Mēģināsim iemūžināt mūsu dzemdību stāstu vlogā. Pēdējo reizi, kad šie mikrofoni tika izmantoti, bija Taizemē, jo es teiktu, ka vlogi asociējas mums ar ceļojumiem, bet pirmdzimtā sagaidīšana ir gana labs motivators, lai iemūžinātu kāda cita veida video. Mēs mēģināsim iemūžināt mūsu dzemdību stāstu vlogā. Vai tas nonāks līdz kāda cita acīm, neskaitot mūsu, vēl nav zināms, jo es nekad dzemdējusi un es nezinu, cik atklāts un visādos veidos tas video gala rezultātā būs. Bet, ņemot vērā, ka mēs esam diezgan atklāti cilvēki pa dzīvi, un es gribētu arī teikt, ka ne pārāk kautrīgi, tad iespējams jūs arī to redzēsiet. Bet, lai kā arī būtu, šis ir pirmais kadrs mūsu dzemdību stāstā, kā mēs sagaidām mazulīti. Šodien bijām uz 3. skrīningu, pateic, ka mazulis nav liels, respektīvi viņš ir tieši tāds, kā viņam vajag būt, jo es nedaudz satraucos par to, ka mums būs piebilde, ka ir liels auglis, bet nē. Nē, kas ir forši, bet vēl ir laiks. Un šodien ginekoloģe atgādināja par dzemdību somu. Ir 17. septembris, un ir jāsakrāmē vismaz daudz maz dzemdību soma, jo pa lielam bēbis ir iznāsēts, un tagad tikai atliek gaidīt, kad viņš pieteiksies. Un mums ir jādodas šajās brīvdienās uz kāzām, kas ir pēc 3 dienām. Un, zinot to, kāda es esmu stresītāja, laikam būtu prātīgi, ka tā soma mums ir mašīnā, ja nu gadās, ka no kāzām mēs aizstresījām līdz slimnīcai. Redzēs, kā mums ies ar visu to iemūžināšanu, jo galvenais video operators gan jau būs Mārtiņš, jo kas notiks manā galvā vispār nav zināms. Bet tā doma mums ir tāda, kā lai ir atskatīties un nevis kā es to atceros, jo visi zina, ka grūtniece īstenībā liela daļa neatcerās. Tāpēc video ir vislabākā laika mašīna. Un es vēlos, lai mums ir šāds vizuāls atskats par to, kā mēs sagaidījām mūsu mazo rausi, mūsu mazo čūskulēnu. Ķeramies klāt somas likšanai. Šodien ir 18. nākamā diena pēc tā, kā es sāku krāmēt koferi, un man ir nogājuši ūdeņi. Jā, mums nav salikt koferi. Un tā mēs esam. Bet viss normāli. Es nestresoju. Es gaidu mājās Mārtiņu. Man nav arī atnākuši analīžu rezultāti. Labi, ka Mārtiņam ir. Mēs vakardien uztaisījām tikai viņam rengeni. Tas ir vienkārši. Kās visticamāk mēs izlaižam. Doktori teica, ka es nevaru baigi staigāt pa māju. Mamām brauc pie mums palīdzēt salikt somas. Jā, es gaidu savu atbalstu komandu, un es vienkārši nespēju noticēt, ka tas notiek. Crazy! Kā tu jūties? Šitā viss normāli cilvēks. Kurš tas izmērs? Davai, Mārtiņ, ko tu tur čakarējās? Bez stresa, mierīgi. Cikos tev liekas piedzims mazbērns tavs? No 9 līdz 1 naktī. Tik ātri, ja? Tagad ir pulkstenis 10 no rīta. Man tas būtu izcili. Reāli vispār dabūt normāli aiziet gulēt. Es teiktu, ka 2 naktī būtu labi. Labs laiks. 2. Es domāju, ka jūs visi tik ātri. Es teikšu, ka 3. Man liekas, ka nebūs tik ātri. What is this shit? Un mēs laižam. Pulkstens ir 11, un mēs esam jau iekāpuši mašīnā.
pa ceļam uz slimnīcu, iebrauksim pēc brokastīm, un tad jau laidīsim uz Siguldu. Pagaidām man ir iet joprojām ūdeņi nost, bet tādas izteiktas kontrakciju sāpes vēl tā kā nejūtās. Mums ir plāna maiņa. Mēs tomēr nebraucam uz slimnīcu vēl. Kaut kā mēs bijām vispār jau iepriekš arī tā kā gan ar vecmāti runājuši, gan lekcijās, ka nav ko skriet uz to slimnīcu, ja viss tā kā ir kārtībā un labi, bet es nezinu. Kaut kā laikam tas, ka tas tik negaidīti bija, un mamma vēl bišķiņ mūs sastresināja ar savu tādu mātes rūpi nereālo. Un tad mēs kaut kā iebliezāmies tajā mašīnā un tad braucām, bet mēs piezvanījām vēlreiz vecmātei un tur izstāstījām un tā kā plānojam braukt uz slimnīcu, un tad viņa teica, ja jūs vēlaties, droši paliekat mājās, jo mājas ir tomēr mājas, un brauciet vakarā vai tad, kad kontrakcijām jau ir tādas ļoti, ļoti, ļoti izteiktas tās sāpītes. Tā kā mēs vēl tā pačilosim šodien. Vispār ir interesanti sajūta būt tā kā jau dzemdībās, bet tā kā dzīvot vēl to dzīvi. Jā, tev ir kādi komentāri? Es piekrītu, ka ir interesanti. Dzemdētāji, jā. Ir bez 24, un mēs izdomājam, ka ir labs laiks, lai salikt bērnam gultiņu. Tikos tev liekas, ka mazais būs? Es saku 3:50. Ingars negrib, lai mēs izguļamies. Mēs esam ceļā uz slimnīcu. Esam pie Ikejā un pulkstenis ir 6:30. Mēs tā sēdējām un runājām, ka vispār šīs ir tāds kārtējais lielais pierādījums, ka mēs esam riktīgi chill cilvēki, jo man liekas tik ļoti, cik ne pēc plāna un haotiski un neprognozējami šīs dzemdības varēja sākties. Tās ir sākušās, jo mums teica, ka būs sākot no 9. oktobra līdz pat 16. visticamāk nostaigāsiet. Ir 18. septembris šodien. Mums nav autokrēsliņš, tagad ir mēs šodien nomā paņēmām krēsliņu, jo mūsējais ir ķīmiskajā. Mārtiņš šodien brauc uz veikaliem, pirka vēl drēbītes un tad vēl visu drēbīšu sagatavošana, jo mums vienkārši nav tik maz drēbītes. Mēs tā kā domājam, ka mums bērniņš būs bišķiņ lielāks vakardien bija tikai skrīnings, un tad mums likās, ka mums vēl ir, tā kā vismaz nedēļa laika, lai to sadarītu. Manā līguma vecmāte ir atvaļinājumā, un mums ir aizvietotāja vecmāma, kas ir, it's fine, it's ok, viņa arī ir brīnišķīga un jauka, bet vienkārši tā kā cik daudz dažādas lietas var noiet kaut kā ne tā, un tajā visā mēs esam tik lielā mierā, vispār nesatraucos. Es nezinu, varbūt tu bišķiņ satraucies, kā tev ir. Nē, mēs esam mainītās lomās šeit. Elster man tagad parāda to, cik spēcīgā un mierīgā viņa var būt. Jā, tas noteikti visai situācijai piedod maks lielāku mieru. Jā, bet man ir ko darīt, tā kā es esmu ļoti nodarbināts. Man no vienas puses patīkās, jo mēs tiešām, kā jau Elster teica, nebijām daudz ko sadarījuši. Tad tagad es vienkārši varēju visu dienu kaut ko darīt. Kas ir labi, lai lieki nedomātu, ja? Jā, tā kā viss ir ļoti atkarīgs, kā tu uztver, jo es joprojām saku, lai arī viss neiet pēc plāna. Manuprāt, viss iet tieši tā kā tam vajag iet, visi iet pēc plāna, un galvenais ir, ka mēs pavisam drīz jau satiksim mūsu mazo Martinu mednieku. Mēs esam ieradušies. Pirmo reizi mūžā klausies toņi savam bērnam, jā? Un sirdi jau mēs esam dzirdējuši sonogrāfijā. Bet šis kaut kas cits. 2 centimetri atvērums. Bija kaut kāda jauna pieredze šodien arī, jā? Es domāju, ka viņas būs diezgan daudz. Rumtor! Nāc iekšā. Šī ir mūsu palāta. Fun fact, pagājuši gadu mēs šeit bijām,
jo mans brālis ar sieviņu sagaidīja bērniņu, uzturējās tieši šajā palātā. Bet par palātu mums ir luks palāta. Tad, tas, kas ir ekstra šeit, mums ir savs leduskapis. Tā nav leduskapis, šeit ir leduskapis. Citiem ir kopējais, bet, vienkārši pati palāta ir lielākā. Te ir virsmas, krēsls, bebītim gultiņa, mums gultiņa. Pārdinamais galds. Foršā lieta, ka mums ir arī, es varu teikt, visu laiku numuriņš. Foršā lieta, ka mums palāta ir tā kā nostāk bišķiņ no pārējās zemdību nodaļas, un šeit ir tā kā tikai ārstu kabineti. So basically mēs tā esam vienīgie šajā galā, un tad nav varbūt arī tik ļoti jāsatrauc par troksni vai kaut kādām tādām lietām. Un mēs esam pirmajā stāvā, un mums ir uzreiz arī sava atslēdziņa, tā kā mēs varam iet iekšā ārā un nevienu baigi netraucējot. Un tad mums ir vansistaba. Un šeit ir vēl nedaudz daļa no realitātes. Cik ļoti mēs bijām gatavi šodien braukt slimnīcu. Jo, gandrīz jau ir sausas, bet mums drēbri žāvēs šeit. Kontrakcijas sāk ņemties spēkā. Būs jaudīgi. Maigi izsakoties. Bet tagad mums ir doma, lai bēbis turpinātu virzīties, aiziet līdz veikalam, jo mums vajag ūdeni. Un vienkārši, lai pastaigātos, un tad iespējams pagulēt kādu stundiņu, un tad jau jāiet skatīties, kas tur notiek. Kaut kā tā pagaidām es jūtos labi. Varbūt tagad, es negribētu teikt stresiņš, bet tā kā tas, ka tu sāc just, tā ir tāds bet būs labi, jā. Tipinam uz maksimu. Doktor teica, ka jāpastaigā un jāpāelpo. Jāpaplēš vaļā, tas atvērums. Jā. Kontrakcijas sāk pieņemties spēkā. Pēdā gandrīz krampis, bet gandrīz neskaitās. Es jūtos tā kā valsts. Man ir vislabākais vīrs pasaulē. Viņš katru dienu ir vislabākais, bet šodien viņš vienkārši ir nereāls cilvēks. Nereāls. Mēs tagad padzers tējiņu, apēdīs kādu našķīti. Bišķiņu var just, kā smadzenes sāk, tā kā aiziet uz tādu nedomāšanu. Nevis nedomāšanu, bet vienkārši grūti padomāt ir. Redziet, kā es runāju, tā kā bišku iepauzēts cilvēks. Interesanti bija, ka mēs nācām no veikala un mēs nākam uz slimnīcu, tā kā uz tādu Airbnb ar savām atslēdziņām, ķipā, našķi kaut kādi sapirkti. Sigulda arī tik mierīga un tāda klusa, forša pilsēta. Cimis mednieks būs. Nav variantu. Viņš jau nāk, doktori viņu jau sataustīja. Tas laikam ir bijis so far visnepatīkamākais moments. Ļoti labs stand-ups, ko noskatīties cilvēkiem, kas gaida bērniņu, ir šis. Un tur ir diezgan rēcīga daļa par šīm apskatēm. Bet tas laikam ir bijis sāpīgāk vēl nekā kontrakcija šobrīd. Bet viņš tur ir un viņš nāk un cerams, ka viņš turpinās nākt. Jā, labi ir. Swag. Kā man mīļā sieviņa jūtās? Viss iet uz priekšu, jā. Tagad mēs iesim taisīt otros toņus. Iesim skatīties, kā Martins jūtās, jā. Jā. Mēs bijām uz otriem toņiem. Elistere ir veikusi lielisku darbiņu. Sāp. Bet šajā gadījumā sāpes ir tā labā lieta. Sāp nozīmē, ka viss iet uz priekšu. Man ir ļoti grūti šo noskatīties, bet es cenšos būt labs motivators. Man ir viskaistākā sieviņa pasaulē. Mēs tagad esam dušā. Tas palīdz kontrakcijas pārdzīvot un elpošanu. Viņa, ja tu elpo un tajā ūdenī, tad tādā bišķi kramsā var ieiet. Mums ir 20 pār 12. Reāli tu saproti, ko tas nozīmē tikai tagad, tu to piedzīvo, jo es zināju, ka es nezinu, ko tas nozīmē, bet
Tikko daktarīti, vecmāte bija ienākusi iekšā, teica, ka viss notiekās, viss labi, ka šādi mēs varam turpināt sēdēt. Tad ir jāmaina pozas, nedrīkst 2 stundas šādā nosēdēt. Celesterei ķemmēja iepriekš matus. Man ļoti patīk. Un tagad mēs laistamies ar ūdentiņu. Mana mīļā sieviņa. Šī ir mūsu jaunā poza, un es palīdzu. Skaitam kontrakcijas, kad viņas sāks, cik viņas ilgas ir, un cik liels ir starplaiks starp nākošajām. King in the castle. King in the castle. Are you the king in the castle? I'm king in the castle. By the way, kur ir mūsu škodinieks? Tad galvenā bilde ir man tieši priekšā. Cikos būs? Nu, mums stāvs, kas ir salikts. Bet es nezinu, vai es savējo uzvarēšu. Tā bija 2, jā? 2. Nu, tā ir kā ir. Pulkstenis tagad ir 1:30. 1:33. Vai baigās tus mums tajā? Jo. Kā tu jūties? Very good. Tu esi baigais malāts. Nu, Es bez tevis vispār paldies un visu labu. Nu, bez tevis mēs te nebūtu. Bet ir interesanti. Daudz dažādas sajūtas un domas. Es jūtos noguris arī noteikti. Ticamāk, šitā mums būs 24 stundu gara diena. Diezgan intensīva diena. Fun. Fun. 3 toņi, jā. Kā tu jūties? Jūtos tā, ka es gatavu, lai šis beidzas. Mēs bijām uz 3 toņiem. Elesterei tagad ir 5 centimetru aptvērums. Daktari teica, ka varbūt ideālā gadījumā tas būtu nedaudz lielāks. Bet mēs skatīsimies, kā mīļā saulīte turēsies. Un nekas nebūs pretī, arī vajadzēs epidurālo. Viss būs labi. Kāds svarīgākais ir, lai Elis un Martins abi ir sveiki un veseli. Tas ir samīgi glābnī. Viss cits ir pie pakaļs, jā. Ir pienākusi nākošā stadija dzemdībām. Mēs esam pieņēmuši lēmumu, Elester pieņēma, un es atbalstu viņas lēmumu par epidurālo. Jo dotajā brīdī mums jau dzemdības rit 18 stundas. Un tas atvērums nav tik liels, cik varbūt vajadzētu ideālā gadījumā. Un tās sāpes ir pietiekoši lielas, lai pauzīte būtu tieši tas, kas ir nepieciešams. Tieši tā, Elesterei ļoti miegs nāk un nav spēks tik daudz. Un dēļ tā mēs tūlīt ielaidīsim epidurālo un tad stundiņu pagulēt. Un tad jau cerēt, ka atvērums ir pietiekoši liels, lai var ietspiest. Dabūju draugus, jā? Nu, sāpēja tā šprice. Es nevēlu no viņas baidījos, tā kā laķi pastāv normāli pakliets, tā kā cucīni. Bet tagad jau būs labāk. Tagad būs prīma. Tagad nošķirījās, jā. Trīceklis bišķi ir. Trīceklīts, jā. Dažādas interesantas ķermeņa parādības notiek, jā. Pilns apmērums. Mīļā sieviņa ir nonākusi pēdējā dzemdību fāzē. Lēnā garā. Drīz sāksim spiest. Kā tu jūties? Gatavs šito paveikt. Gatavs šito paveikt. Pamēģināsim. Viss tev baigi labi sanāk, tikai vajadzētu 2 reizes stiprāk. Tāpēc, ka viņš jāk tā ļoti lēnām, jo viņš jau tā, zin kā, viņš tā nāk čik, un tad tu tā kā, tā. Ja mēs gribam tā. Jau ļoti labi nāc, ja bišķi stingrāk. Wow, liec iekšā enerģija. Apstins vaļā, viss labi, viss ļoti. Milulīt, tagad ir pašas beigas. Finish taisnes aķē. Te nav varianti, ka būs patīkami. Un viss notiek. Karu, super. Nevis Ļoti labi tas galvā, sanāk, ko šitā bet- turpina, šitā turpina, vēl garāk. Atpūties un paklausies, ko turpina. Bēbim ir ļoti grūti, un mums ir jāsaņem viņš un jāizspiež. Ja tu runā, ļauj pretojies, kad ir sāpe, mēs zaudējam viņu. Viņš stāv uz vietas un nekur netiek. Tu saki, jā, ka tev nāk. Un tad ir pilna elpa.
pilna un spied uz leju. Ja? Un nelaid elpu ārā, tad viņš aiziet atpakaļ. Tev jāspiež un jāvelk elpu priekšā. Aiziet? Un tagad ir. Jā, redzi, Kāds tu? Šoks, jā? Neticēju, ka teici, ka finiš taisni. Tētis jāliek par vecmāku mācīties. Jā, es gribēju teikt, tētis vada Latvijā nav vēl viens koridorī, var dzirdēt, kā jūs vadat temnīgi nopietni. Latvijā nav neviens vecmāks. Māsiņa prasa, vai tu esi armīnieks? Nē, vienkārši ļoti liels savu sievu. Tāpēc man tā sanāk, jā, pirmie dzīves mirkļi, jā. Tas ir ļoti skaisti. Paskaties, kāds un smogs bēblis. Jā. Un tu nabuli gatā. Mami, mute vaļā. Atslābinies vēl. Godam! Kas ir izdarīts? Piedzim dēls. Priecīga? Arī palīdzēja. Jā, ļoti palīdzēja. Bet tētis visvairāk. Nu ko? Viss ir oficiāli beidzies. Šajā pasaulē ir par vienu mednieku vairāk. Mamma arī jūtās labi, jā? Mamma jūtas ļoti laimīga saviem mīļiešiem. Mēs varam jums vēlreiz izrādīt šo telpu. Jā, šeit tas viss notikās. Šajā brīnumverķī. Jā, oriģinālais brīnumverķis. Plāns A bija tas. Plāns B tika realizēts šeit. Bet viss gāja tā, kā tam vajadzēja iet, vai ne? Jā. Un ļoti forša vecmāte. Un pārējais slimnīcas stāvs. Viss prima. Martin, pirmā autiņa maiņa. Mums sādiņš jāliek, jā? Čau. O, viņam normāli melnu kaks. Ir? Ir, jā. Pirmā kaka. Vēl melnu. Mission accomplished. Tēts maina pampēru, jo mammai ir gultas režīms. Dēls nāca ārā ar galvu un šādu alkoni. Un, bišķi nodarīja miesas bojājumus mammai, maigi izsakoties, bet viss kārtībā. Tētis deva mazo apčubināt, mammu apčubināt. Tētis mums uzņems vadību. Viņam ļoti labi sanāk. Protams. Mums ir vislabākais tetišs un vīrs. Jā. Šīs dienas liek iemīlēties tā kā pašā sākumā, kad tu tikko iepazīsti, zini? Savu vīrieti iemīlos atkal ne pa jaunam, bet citādākā formātā. Dzīve. Wow. Šaus homo sapiens uzreiz gudri rīkojās, nevar mammai pāri darīt. Tieši tā. Jo arī 3-500, tas ir tā kā bez mazā iznēsāts bērns. Mums tur viss tie ārsti. Neviņ bez maz vai viņš ir Nu jā. iznācās bērns. Mēs tagad guļam gultā, meklējam brokastis. Lauris ar dārtu mums uzdāvināja Volta dāvanu karti. Tas forši, jā. Un es jau jūtos krietni labāk. Un tagad bija tāds laiks, ka arī tādiem tuvākajiem nosūtījām, ka bebīts ir ieradies. Un tas tā ļoti aizkustinoši. Tik siltas un jaukas ziņas no tuviniekiem un cik viņi ir priecīgi. Un, jā, varētu sākt raudāt. Mīlīgi. Kā mums rausis mazais. Lūk, šitāds izskatās mūsu slimnīcas parkings. Mēs varējām savu mašīnu nolikt diezgan ļoti tuvu, jo turpat ir privātā ieeja. Un mums ir šie 2 logi. Un tad doma šim video, dārgais dēls un visi mīļie skatītāji, ir, lai redzētu, kāds konkrēti laiks bija tavā dzimšanas dienā. Ir 19. septembris, mūsu dēla Martina dzimšanas diena, 2025. gads. Un paskaties kāds. Wow! Paties, Martin, kur tu piedzimi? Tu piedzimi šajā ēkā. Paskaties, kādā skaistā vietā un dienā. Oriģināli domājām, ka tu dzimis būsi zelta rudenī, kad jau labs krāsosies. Bet tu izdomāji, ka tu gribi pats savām acīm redzēt. Nu tad šādi izskatās Sigulda tavā dzimšanas dienā.
Skaisti. Mazais snauduļo, un mēs gaidām ciemos manu mammu ar tēti. Dēls, tu tulītās iepazīsies ar saviem trakajiem vecvecākiem. Čau! Kur tev lielais cilvēks ir? Čau, Veidi. Kāds malacis. Kāds cipariņš, maziņš. Cilvēks. Ai, smalki pirksti, redzi. Jā. Smalki pirksti. Jūs tagad esat vecvecāki kvadrātā? Jā. Double. Mums dēliņam šodien ir dzimšanas diena. Viņa dzimšanas dienā ir pienāks kūka. Aiziet vīrs. Mums jāizdomā vēlēšanās dēlam. Un pūšam uz 3. 1, 2, 3. Labrīt! Mūsu pirmā nakts ir aiz muguras. Gulēt iešana bija mums visai raiba. Mazais reāli deva gastroļus bišku vaļā. Un tad Mārtiņa enerģijas līmenis bija critical. Un tad mēs sarunājām, ka viņš iet mēģina pagulēt. Un tad arī, ja es kaut kā to mazuli noliku gulēt, pastaigāju rociņās ar viņu, pašūpināju. Un tad mēs arī izsaucām dežūru vecmāti, jā, un tad viņi mums bišķiņi palīdzēja ar to, kā ar viņu labāk gulēt, kā pie krūts, lai viņš pats tiek klāt, kad grib nevis, respektīvi ieteica tur tādus šādus hekus. Bet, jā, tagad viņš ir paēdis jau labā omā, un tas, ko jūt, ir bišķiņ tas nogurums, jo vakardien mēs tā arī pa dienu vispār nepagulējām. Un es jūtu ķermeņa nogurumu, kas ir pēc dzemdībām, un bišķiņ jau, ka gribas sāk krādzint tos katrs momentiņus, kā var pagulēt. Bet kopumā mums ir baigi labi, tā kā, jā, mums ir malacis dēliņš. Paldies, manā mīļais ir. Paldies! Smuks, ne? Čau! Čau! Kāds maziņš. Pavisam maziņš. Ka mums ir topošais krustdēls atbraucis ciemos, apciemot savu bezbādu čomiņu. Skatītāju iemīļotais projekts caur ēkšķiem uz. Šitā mēs čillojam. Tu tagad jau smuku mati, ne? Pie mums šodien bija ieradusies dežūra vecmāte, un mums parādīja pāris lietiņas. Viena no lietām viņa uz mūsu pašu pārsienamo galdiņu parādīja, kā bēbīti apmazgāt labāk, kā visas rieviņas notīrīt un visādi šitās lietas. Viņa parādīja arī, kā ar viņu pacelt dažādos veidos, un kā nolikt, un kaut kāds basics par viņa kustināšanu. Bet tā galvenā lieta, ko mēs gribam pastāstīt no šodienas, ir par asins grupu vecākiem un bērniņu. Mums ar Elisteri ir dažādas asins grupas. Man ir A negatīvs, Elisterē ir 0 pozitīvs. Un tas nozīmē, ka bērniņam var būt nesaderība. Ārsti mums stāsta par to, ka bērniņam ir pārāk daudz bilurbīns. Ko tas nozīmē? Varat iegūglēt, vai tas vienkārši tautas valodā sakot, rada viņam dzeltenīgu nokrāsu, un tas nav labi. Ne tikai tā dzeltenā nokrāsa, tur dažādi citi procesi, līdz ar to neiet tā, kā vajadzētu iet. Bet mūsdienu medicīna ir izdomājusi kaut kādus labus risinājumus, un tāpēc mēs varam redzēt, ka mūsu bēbis dotajā brīdī ir solārijā. Mazais Martins jau savā 2. dzīves dienā iet uz solāriju. Kāpēc gan ne? Izskatās, ka viņam diezgan patīk. Džeks staipās, bauda. Viņš guļ uz tāda silta ūdens matracīša, kas ir uzsildīts pareizajā temperatūrā, lai viņam patīkami. Un no augšas šeit spīd. Mums viņa liekas kā zila gaisma, bet ārsts stāstīja teikt, ka te iet cauri kaut kādi viļņi, kas palīdz no mazā Martina ķermeņa izdabūt ārā to bilurbīnu. Jā. Takš to, paldies mūsdienu tehnoloģijām. Vispār visi tie cilvēki Siguldā ir diezgan jauki. Visas vecmātes, visas apkalpojušies personāls ar tur saimniecības cilvēkiem, ar visiem ārstiem, visu, arī anesteziologs vai daktars, kas Elisterei špricēja un darīja. Visi jauki. Jaukumiņi. Labrīt, mēs esam jau modušies. Bijām jau pie daktaras uz vizīti.
mazajam noņēma asins analīzes un iečekojās. Nakts mums pagāja diezgan ok. Es varbūt nedaudz vairāk iestresoju, tā teikt, jo mēs viņu turējām pa nakti lampā, bet mums bija teikts, ka viņš arī regulāri jābaro. Un tā barošana šonakt, vispār. Tā kā vakarā viņš ļoti labi paēda, smuki piezīdās pie krūts, bet pa nakti vienkārši viņš nepakām nevienu, ne otru, ne šitādā pozā, ne tādā pozā, un tas man tā kā bišķiņu uzzina stresu, ka viņš nebūs paēdis, un arī, kā mēs to laiku samanedžējam, jo viņš ir jātur lampā, bet barojas viņu gultā. Jā, tas tā kā man nedaudz varbūt sastresināja bišķiņu, bet viss kārtībā. Mēs šodien vēl paliekam slimnīcā. Vakarā iesim vēlreiz uz visādiem mērījumiem un skatīsimies, varbūt šonakt vēl būs jātur lampā, bet... Šodien ir ļoti zīmīga diena. Šodien ir 3. viņa dzīves diena, un šodien būs viņa 1. Grand Prix skatīšanās diena. Mēs skatīsimies Formulu 1, Azerbaidžānas Grand Prix. Es nezinu, cik viņš ļoti skatīsies. Ir pierādīts tomēr, ka jaundzimušajiem tā redze nav tāpat labākā. Viņam diezgan blurī tā bilde varētu būt, bet... Ja mēs to datoru pielikt kaut kā 30 centimetru tūmā, es domāju, viņš lieliski redzētu. Bet mēs laikam šoreiz vairāk par sevi domāsim, ka gribamies redzēt to reisu. Viņš var paklausīties un papriecāties par mūsu emocijām. Jūs ejiet iekšā, ejiet. Jauks stūrīts mums te sāk veidoties. Paldies visiem. Man brālis atved mums no Rīgas ratus. Re, kur ir Teodors, brālis, Svetiņa un Mārtiņš liek bērnu ratus pie slimnīcas. Gribam iziet uz pāris minūtēm ārā. Doktor teica, ka mēs varam mazo arī iznest. Tas kāds puķītis mums vēl. Ulala! Mēs ejam satikt onkoli. Čau! Čau, Teo! Čau! Tu brālā atbrauc satikt? Cik skaists pušķis! Paldies! Pasies kāds onkolis mums forša ģimeni. Šī tāds mums āras randiņš te ir. Dēliņ, pasies kādi tev forši rati būs. Dēlam 1. ratu pastaiga ar brālēnu kopā. Un tā mēs noslēdzam šodienu. Sveiciens pirmdienā, 22. septembrī. Vakardienas nakts mums pagāja īstenībā ļoti labi. Mazais ļoti labi nogulēja, pamodās tīri tik, cik gribēja paēst vai deva ziņu, ka jānomaina pampers. Mums gan pēdējās 2 dienas ir bijušas tāds izaicinājums, tīri tādā zīdīšanas ziņā, jo mazais ļoti slikti ņēma krūti. Un tad vakardienas vakarā mēs vienkārši pieņēmām lēmumu, ka mēģinam ar krūti, bet visādi citādi mēs devām tā kā atslaucām. Un devām ar špricīti, tā kā pieniņu, kas tika atslaugts. Un mūsu slimnīcā iedeva to ar rokas kačājamo pumpi. Un tas bija ļoti izaicinoši, jo es mūsu iegādāto piena pumpas nepaņēmu slimnīcu, jo mums taču nevajadzēs taču. Un tā somas kārtošana vienkārši arī varbūt bija tāda, kāda bija, bet anyways. Un šodien no rīta man brāļa sieva dzīvo 20 minūšu attālumā no slimnīcas, un tad Mārtiņš ar 1. rīta cēlienu devās pie viņiem. Un tad tas jau bija tāds bišķiņ game changers, kad tev nav jākačā, jo es arī nevaru normāli apsēsties, kā jūs redzat, es arī uz tādu sāniņu esmu. Un tad tā piena pumpēšana tāda viegli traumatiska priekš manis bija, bet ar to elektrisko jau ir krietni vieglāk. Bet mēs no rīta gājām pie daktara bērna, taisījām kontrolas, svēršanos un visādas citādas lietas pārbaudījām. Bērnam viss ir kārtībā, pieņemās svarā, tā kā visi rādītāji ir tādi, lai mēs šodien jau brauktu mājās. Un tad viena no medpersonām teica, ka nāks tā kā mēri cukuru mazajam, un tad pie viena devēja mēģinam
to barošanu skatīties. Un mums sanāca. Tā kā es nezinu, varbūt tiešām Mārtiņš teica, ka varbūt es kaut kāda tāda stresaināka biju un varbūt mazais to jūtu, vai varbūt tiešām viņš vēl bija tāds maziņš un tagad aklimatizējies, jo nebija tā, ka mēs nebijām mēģinājuši. Un, tā kā nebija tā, ka mēs varbūt visu laiku visu nepareizi darījām, bet vienkārši kaut kā tā bija tāda viena no sāpīgajām tēmām, ko es tā kā domāju, ka kā ar pudelīti, ka gribas ar krūti. Un, tā kā tas vienīgais mums kaut kāds buksieris bija. Bet pagaidām izskatās, ka viss mums skaisti aizies. Ļoti ceram, ka tā arī būs, jo pēdējā maltītē viņš apēda 64 gramus, kas ir īstenībā ļoti daudz, jo viņam šodien vidēji vajadzētu 40, bet, es domāju, ka viņam pa naktu no rīta vēl bija deficīts, jo ar to kačāšanās pumpa nakti tur nesanāca atslaukt tik, cik gribētos. Tā kā tās ir ļoti pozitīvas ziņas. Es ļoti ceru, ka mums tā krūts barošana aizies, jo, mazajām arī vienkārši, ko ārsti teica, ir grūti, jo tās krūtis pirmās dienas ir pilnas un lielas, un nereti mēdz būt grūtāk mazajam pie viņas piezīsties, bet tā lieta, laikam, par ko es satraucos un likās, ka šī būs problēma, viņa arī sāk dabiski tā atrisināties. Tā kā par to ir milzīgi liels prieks. Mārtiņš jau bija vairāk kārtīgi izskrējis ārā no slimnīcas. Sagatavojām tādu pateicības dāvanu Siguldas slimnīcas personālam, jo tiešām 10 no 10 katrs cilvēks, kas nāk tavā virzienā, ko tu satiec, ir tik sirsnīgi, tik jauki, tik labi. Tā, ka nevar nevienu sliktu vārdu, godu vārdus pateikt. Tā kā mums arī tas palāte ir ļoti, ļoti, ļoti laba, un mēs esam tā kā prom no visas dzemdību nodaļas, ka mēs pat nedzirdējām, ka vēl ir cik 7, 8 bērni piedzimuši varbūt pat vairāk, kopš mēs šeit arī esam. Nākamais mazulis esmu diezgan droši, ka tiks sagaidīts Siguldā, jo arī tā daba apkārtas, arī ka Mārtiņš dabūja izskriet un ka viņš ir tāds priecīgs, ka Sigulda tāda ģimenes pilsēta un vienkārši tas tā kopējā atmosfēra tiešām ir ļoti forša. Mēs taisamies uz mājām. Mēs satiksim es emotional palieku. Satiksim arī mūsu sunīti. Jā, what the fuck? Šitie laikam ir tie afterbirth pregnancy emotions. Jā, brauksim mājās forši. Labi, mēs pateicām paldies. Mārtiņš pateica, es raudājus. Tas ir insane, kā hormonu kiko. Jā. Ļoti mīlīgi viņi nofilmēja, jo šodien bija tā kā vairāk tā dežūra, ar ko mums bija tāds mazāks kontakts sanācis. Bet, viņi filmēja Mārtiņš lasīja to dzejoli un tā ļoti mīlīgi. Tāda ļoti sirsnīga mīļa atvadīšanās bija. Jesus Christ, tie hormoni. Protams, neiztikām arī bez standarta fotosesijas pie slimnīcas, pasieties kādi mēs te smukiņi. Un tad jau arī dodamies uz mājām. Pa ceļam gan iebraucām vēl pie maniem vecākiem, atrādīt babiņai viņas ilgi gaidīto mazs bērniņu. Tas bija ļoti skaists mirklis. Un šeit arī visu šo laiku dzīvojās Bēla, pēc kā mēs arī esam ļoti sailgojušies. Bēla, tā brālis ir? Tev brāli atvedām, tu tagad esi lielā meitene, liela māsa. Un sākās mūsu ikdienas dzīve. Dzīvnieki mazo pieņēma ļoti labi. Tuvinieki turpināja braukt ciemos, lai iepazītos. Sekoja daudz pirmās reizes, pirmais ārsta apmeklējums, pirmā fotosesija, pirmā vanniņa, kā arī mazajam par godu iestādījām pīlādzi. Grūti vārdos izteikt, cik laimīgi esam kļūt par vecākiem.